Labs rīts visiem! Šonedēļ atrādīšu šo 740 no BMW F0 pirmajā virsbūvē. Autiņš jau pirms pārdošanas ir bijis sapulēts, bet klients vēlējās, lai saliek keramisko pārklājumu virsū. Un, kā zināms, es bez pulēšanas keramiku virsū nekad nelieku. Pat ja auto ir bijis pulēts citur, tad es sapulēju pa savam un lieku keramiku virsū tikai uz virsbūvēm, kuras es pats esmu pulējis. Kā jau pie katras pulēšanas, pirmais solis ir virsbūves priekšmazgāšana. Tad ir kontaktu mazgāšana ar šampūnu un švāmi, un tad jau ir ķīmiskā attīrīšana no bremžu, putekļiem un bituma, un beigās vēl mehāniskā attīrīšana ar mālu vai tā saucamo klejbāru. Jā, gribēju iefilmēt nedaudz no mazgāšanas procesa, bet kamēr mazgāju auto, atmiņa telefonam bija pilna kārtējā problēma manējā. Neko nopirku mākoni, lai sadublējās uz mākonu, tad lai var kaut ko vairāk arī pafilmēt. Tātad auto ir samazgāts, noņemts bitums, noņemt metāla putekļi. Tagad izpūtīšu ar gaisu visas spraudziņas, izslaucīšu durvjās un tad jātīra ar mālu. Jāplīmē visas nekrāsotās plasmasas gumijas, un tad jau auto gatavs pulēšanai. Visā visumā autiņš nemaz neizskatās tik slikti, bet, ja kārtīgāk ieskatās pret pareizajām gaismām, var redzēt, ka tāpat ir daudz skrāpējumi un likt uz tādiem keramiku virsū ir galīgi nepareizi. Aizmugurējais bufers vispār ir diezgan noskrambāts, kaut gan pa gabalu nemaz tā nepateiks. Tā kā jā, padarboties te būs ko, jānoņem arī šitās uzlīmītas nost, lai kārtīgi var sapulēt. Tā kā būs ko padarboties. Jā, redz, un ja klients atved un saka, man tikai keramiku, uz šitiem keramiku likt virsū ir galīgi nepareizi. Te arī var redzēt, jā, ir viss švīciņās, ir lielāks, ir mazāks. Jāsapulē viss kārtīgi, tad, lai autiņš arī izskatās tā, kā viņam jāizskatās. Var redzēt, jā, ka ir bijusi tā saucamā pirmspārdošanas pulēšana. Un tad jau parasti uz sīkumiem neviens baigi neiespringst. Pa lielo uztais, lai autiņš izskatās labāk, un tad tāda arī notirgo, nektilkot hologrammiņu nostaigā. Bet, jā, visā visumā nav tas sliktākais, kas ir redzēts. Neko. Jāķerās klāt šampūnu ūdenim un klejbārām, tad, lai virsbūve kārtīgi tīra, lai var aplīmēt un sākt pulēt. Tad sākam virsbūves mehānisko attīrīšanu ar šampūnu ūdenīti un māliņu.
Viss ir kārtīgi attīrīts, var ņemt attaukotāju, kārtīgi vēlreiz visu mašīnu ar spirtu nomazgāt. Tad jau var sākt līmēt skočus un sākt pulēšanas darbus. Vispār jau aplīmēt nekrāsotās plasmas un gumijas detaļas ir visvieglākais. Tev tikai jāsasit knipīts un viss jau ir darīts. Te jau pirmais solis ir pabeigts, viss ir sapulēts, tikai autiņš ir nenormāli noputējis, tūlītās noslaucīšu putekļus, un tad ir jātaisa otrā soļa pulēšana, jānoņem visas hologrammas, lai krāsa ir forša, dzidra un tīra, tad jau jātauko kārtīgi un tad var likt virsū keramiku. Mašīna kārtīgi sapulēta, tagad tikai jāsatīra spraudziņas, jāsakārto durvju ēles. Jāizsūc grīda, un tad jau var likt virsū keramisko pārklājumu. Virsū keramiku, uzlikšu riepspīdumu un jums jāieraksta komentārā. Ir kaut kāda jēga no tā riepspīduma vai nav? Un es neteikšu savu viedokli, bet jums jāieraksta savējais. Ir jēga no riepspīduma vai nav? Pirms keramikas vēl parasti pamēru, cik grādi virsbūvē ir. 16, 17 grādi, tas jau baigi labs rādītājs ir. Tā kā auto ir gatavs keramiskajam pārklājumam. Un tad jau viss izsildīšu ar infrasarkano. Un auto būs jānostāv vēl siltumā, sausumā, un tad jau gatavs atgriezties pie īpašnieka. Viena no lietām, bez kuras es garažā nevaru iztikt, tā ir Klondaikas karte. Es tūlīt parādīšu, kāpēc. Es aparāts nespēlēju, man viņa vienreiz tur mēs izgāja čom atpūsties, un viņa man pēc tam kaut kādā veidā makā bija uzradusies nākamā dienā, bet šoreiz stāsts ne par to. Ņemam aplikātoru, tad mēs paņemam tādu foršu aplikāciju salvetīti, kas ir paredzēta keramiskajiem pārklājumiem, un tad mēs ņemam to Klondaikas karti. Ja gadījumā kāds garažā redz, nedomā, ka es te apīšu kapā visu laiku. Tad mēs ņemam to Klondaikas karti,
saliekam forši rieviņās aplikācijas salveti. Notiek aplikātoru klucītim tāds iegriezums ir, lai salveti nestaigā. Saliekam iekšā aplikācijas salveti. Tad vēl noslaucīs virsbūvēja putekļus. Un tad jau viss. Tad jāliek virsū brīnumlīdzeklis. Jāizsilda. Un autiņš gatavs atgriezties pie klienta. Tātad uzlikt keramiku 2 slāņos jumtam, visam purnam. Tas ir kapots, abi spārni, buferis, lukturi, restes, nāsis. Uzliek 1. slāni, tad uzliek 2. slāni. Daru to secīgi, tā kā es vienmēr sāku ar jumtu, pēc tam vienmēr kapots, 1 spārns, 2 spārns, buferis un pēc tam tādā pašā secībā liek 2. slāni virsū. Tad es sāku ar kapotu sildīšanu, jo līdz jumtam man infrasarkanā lampa neiet. Tad es izsildu kapotu, cik varu, un tad es eju pa spārniem, nāku pakaļ, kamēr jau man detaļas sildās, tikmēr es jau pa 1 sānu lieku keramiku, un tad ar sildošo lampu no muguras pa lielam stundu pagaida autiņš ir gatavs atgriezties pie klienta, bet es parasti tāpat vēl noturu, ja ārā miters laiks kaut kāds 6, 7, 8 stundas siltumā, sausumā, un tad jau autiņš gatavs atgriezties klientam, un tad var izbaudīt šito foršo skatu, kāds ir pēc pulēšanām un keramikām uz autiņa. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Par cik šis ir pirmais auto manā YouTube kanālā, klientam no sevis iedošu nelielu dāvaniņu. Tas ir salona tīrīšanas un atjaunošanas līdzeklis, plasmas virsmām. Virsmas pasargās pret UV stariem, padarīs antistatisks, būs vieglāk kopties, tā nesmērēsies. Un šo līdzekli, kā jau daudz citas lietas, es pērku detailing mānijā.
Tātad 740 bembīts ir pabeigts. Noteikti vajadzētu kādu atvadu vārdu pateikt. Pirmai sērijai tā paga. Es atreiziešu pārģērbties. Tātad 740 bembīts ir pabeigts. Virsbūve ir kārtīgi attīrīta, samazgāta, sapulēta, apstrādāta ar keramisko pārklājumu. Ierakst komentārā. Patik, nepatik, bija interesanti, nebija. Ja kas tas nebija nekāds pamācošais video, nebija iefilmēti visi soļi, kas tika darīti, jo es strādāju viens, filmēju viens, un tad ir diezgan grūti visu to operēt. Bet, ierakst komentārā, kā tev patika vai nepatika. Tagad noteikti vajadzētu pateikt jums visiem tā, un noteikti vajadzētu kaut kādu mūziku, lai pamazām paliek skaļāk un aiziet kaut kādu kadru ar šito autiņu, kāds viņš ir gala rezultātā.